Šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 119. psalma. Melus ņem prom no manis, lai tava bauslība mani žēlo. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies Tev par iespēju šajā rītā aizdomāties par melu un patiesības nozīmi un vietu un lomu mūsu dzīvē. Mēs katrs noteikti pazīstam gan vienu, gan otru. Esam savā dzīvē melojuši un teikuši patiesību. Mēs iemācāmies melot visnotaļ agri. Visbiežāk jau no agras bērnības. Jo kaut kādu iemeslu dēļ tā vide, tie apstākļi, kādos mēs atrodamies, nav pārāk draudzīgi, nav pārāk labvēlīgi patiesībai. Mēs nedrīkstam būt patiesi. Mēs nedrīkstam paust to, ko domājam, to, kā jūtamies. Nedrīkstam uzvesties tā, kā uzvedamies. Un tad mēs patiesību cenšamies aizstāt ar kaut ko citu, jo patiesība ir tikusi sodīta, patiesība ir tikusi norāta, patiesība ir tikusi noliegta, aizliegta. Patiesība ir bijusi nevēlama. Un mēs esam iemācījušies patiesību aizstāt ar nepatiesību, ar meliem. Jo patiesība jau nav nekas cits kā pati esība. Tā kā ir. Vienkārši tā kā ir. Tā ir patiesība. Bet kaut kādu iemeslu dēļ, nedz cilvēki mums līdzās, nedz varbūt mēs paši, neesam varējuši panest, pieņemt, akceptēt patiesību. Un tad tādos brīžos ir šķitis, ka ar meliem būtu vieglāk. Meli varētu mūs kaut kādā veidā pažēlot. Meli varētu aiztaupīt mums sāpes, ciešanas, nepatiku. Un mēs iemācāmies diezgan ātri noteiktos brīžos, un to mēs labi jūtam, kādi un kuri ir tie brīži, kad patiesības vietā ir jāsaka kaut kas pavisam cits. Vai vismaz jānoklusē patiesība. Jo tā ir vieglāk dzīvot. Un mēs ar laiku iemācāmies, ka meli ne tikai aiztaupa mums sāpes, bet dažkārt ar melu palīdzību var gūt arī sev kādu labumu, kaut ko, ko uzskatām par gana vērtīgu, lai pēc tā tiektos, lai censtos to iegūt ar jebkuriem līdzekļiem, tajā skaitā ar meliem. Debes Tēvs, Tu redzi, ka tas mūs nekur tālu neaizved. Mēs varbūt arī iegūstam to, ko kārojam. Mēs varbūt arī izvairāmies no sāpēm, kuras negribam piedzīvot. Bet dzīvojot melos, nepatiesībās vai puspatiesībās,
Mēs tik ļoti izkropuļojam savu priekšstatu par realitāti, par īstenību, par esību, ka mēs to sākam neredzēt, ka mēs to sākam ignorēt. Mēs sākam iedomāties, ka dzīvojam pavisam citādā, paškonstruētā pasaulē. Tādēļ palīdz šajā rītā līdz ar psalma autoru lūgt. Kungs, melus ņem prom no manis, lai tava bauslība mani žēlo. Jo bauslība jau nav vienkārši pavēles, kuras tiek izteiktas un kuras bez ierunām ir jāpilda un kurām jāklausa. Tava bauslība, Dievs, atspoguļo patiesību. Tavā bauslībā mēs redzam principus, kas ir iejausti šajā pasaulē, kuru tu esi radījis. Tava bauslība ir patiesība par to, kā darbojas pasaule, kā darbojas funkcionē cilvēks, kā darbojas mūsu savstarpējās attiecības, pašam ar sevi, ar līdzcilvēkiem un ar tevi. Un turēt tavu bauslību nozīmē turēties pie patiesības. Un patiesība beigu beigās ir tā, kas ļauj cilvēkam dzīvot, kas ļauj dzīvot uz priekšu. Patiesība beigu beigās ir labākais pamats, uz ko stāvēt, labākais patvērums, ko iemantot. Jo tikai tad, kad redzam patiesību, tad esam spējīgi adekvāti reaģēt, adekvāti rīkoties, un tikai tā varam dzīvē patiesi tikt uz priekšu. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.